Jā, tātad te ir tā grāmata, ko es atnesu, ko mēs kopā ar Kristoferu Bazbiju publicējām taisni tad, kad Fukushimas atomelektrostaciju avārijas, kas tika militāri izraisītas, notika 2011. gadā. Tātad Fukushima and Health, What to Expect, saucās šī grāmata. Un piezīmēšu, ka tāpat kā Černobiļa, arī Fukushima bija plānotas avārijas. Černobiļa sagrāva Padomju Savienību un Fukushima Japānu, kā pasaules centru. Un šobrīd karš notiek nevis karstajā formā, bet augstajā formā, sistēmiskais karš. Tas tiek modelēts caur sociālajām un tehniskajām struktūrām. Viņš notiek it kā viss nejauši caur avārijām un nepievērš uzmanību nekādiem vainīgajiem. Un tāpat tas notiek arī pārējās atomkara sistēmās caur valsts aparātu. Tā kā jūs redzējāt šī Krievijas saspridzināšana ar atombumbām, tā ir notikusi caur Krievijas ministrijām. Tas ir Krievijas ministriju sankcionēts sprādzieni. Un tā arī Latvija un Zviedrija un pārējās Baltijas jūras reģiona valstis tiek sagrautas caur administratīvo aparātu. Bet šeit atgriezīsimies pie šīs grāmatas. Tātad tie ir konferences materiāli, kura notika jau 2009. Gadā Grieķijā. Un šeit jūs redzat konferences dalībnieku sniegumus šajā grāmatā. Tieši ECRR modeļa nepieciešamību apliecinošo zinātnieku, profesoru no visas pasaules darbi, kuri Lezosā bija sapulcējušies ar apņemšanos izbeigt šī ICRP modeļa kara darbību pasaulē, kurš iznīcina cilvēku veselību. Tātad šeit ir 19 izcilu zinātnieku publikācijas iekšā šajā grāmatā, no kurām visbūtiskākā, tā, uzreiz parādot, ir taisnība Bandaševskij, Baltkrievs, kurš ir emigrācijā Ukrainā, cietumā bijis izraidīts par savām zinātniskajām atziņām. Un šeit viņš parāda, kādas slimības izraisa radiācijas putekļi organismā iekļūši. Un kā jūs redzat, tad šeit ir pilnīgi viss slimību spektrs. Jūs varat dabūt tik vienu slimību, kurā jūsu organismā ir vājā vieta, tajā arī var izpausties šie radioaktīvie ieelpotie putekļi. Bet, protams, kardiovaskulārās slimības ir visizplatītākās no tā. Un to viņš arī attaino šeit vēlāk ar muskuļa audu sairšanas attēlu. Bet pirms tam es jums parādīšu šīs šķēres, kas ir dzimstības un mirstības šķēres. Tātad dzimstība iet uz leju, mirstība iet uz augšu. Un tas ir saistīts, protams, ar šo radiācijas izplatīšanos mūsu vidē. Un šeit ir šis ļoti iespaidīgais attēls, kur ir cēzija 137 puteklīši sirds audos atainoti.
Un tie melnie puteklīši ir cēzija daļiņas. Un redziet, kā šie skaistie audi ir iziruši, burtiski iziruši, sairuši putrā. Un tāpēc viņi tieši iekļūstot organismā, viņi izraisa visu veidu audu sabrukumu. Un visvairāk, protams, darba ir sirds muskulim, un tāpēc arī infarkti un tāda veida slimības ir arī tiek izraisītas. Šeit ir parādīts tieši tas princips, kā šīs daļiņas sairdina audus. Un šeit jūs redzat apmēram grāmatas aprakstu īsā veidā. Un šī ECRR modeļa apraksts ir iznācis arī krieviski. Un šeit ir parādīts kā tāds viens radioaktīvs puteklīts sagrauj audus sev apkārt, ja? Un šis modelis tagad ir pārtulkots ārkārtīgi daudzās valodās, ieskaitot japāņu, protams, arī spāņu valodu un franču. Un, diemžēl, viņu neizmanto valdības, jo tad jau nevarētu vairs militārā darbība pasaulē netraucēti attīstīties un būtu jāslēdz pilnīgi visas atomelektrostacijas. Dēļ milzīgajiem veselības statistikas procesiem. Un tas, kas vēl man jums ir jāparāda, tā ir šī grāmata. Šis ir kodolatkrituma kapsētas Forsmarkās, 100 km uz ziemeļiem no Stokholmas. Ietekmes uz vidi tomiņš. Un jūs būsiet pārsteigti, ka šajā 348 lapas puses lielajā dokumentā ir tikai 37. lapas pusē viena lapa, kura nodarbojas ar radioaktivitātes sekām. Un tajā ir pilnīgi melīga informācija. Redziet, šeit viņi ar tabulām pat parāda, ka pēc 40 gadiem tur būs palicis tikai 3,5% radioaktivitātes šajās cisternās. Un pēc 100 gadiem tur būs 1%, un pēc 1000 gadiem gluži vai nekas. Nu, vienkārši unikālākie meli. Un viņi tiešām tiek cauri ar šito, jo cilvēki ir tik neizglītoti un tik lobiju spēks un banku
korporācijas spēks ir tik visaptverošs. Tas teikums vienīgais, ko viņš šeit raksta. Pēc apmēram 100 000 gadiem kodola atkritumu bīstamība būs pazeminājusies līdz parastā urāna minerālu starojuma līmenim. Iedomājieties, kādu meli. Un viņš šeit arī atzīstās, ka viņi izmanto ICRP modeli. Saprotiet, ko tas nozīmē? Un šeit ir vēl klājāki meli, ja? Šeit vispār jau nu, un šitas viss man bija jāskatās, ka es tur 4 gadus strādāju, viss šīs milzīgas naudas iegūstošās militārās korporācijas tur defilēja visu laiku, un es viņus tur filmēju, tā kā kanālā Radioactive BSR. Lūdzu, paskatieties uz šiem korporatīvajiem konglomerātiem no visas pasaules. Un ja mēs viņus tagad nenokriminalizēsim, viņi izdarīs visu, ko viņi iecerējuši mūsu Baltijas jūras krastā. Un tātad mēs runājam par korporācijām. Par korporācijām, kuras ir pilnīgi un absolūti pārņēmušas varu visā pasaulē un arī mūsu zemēs. Un šeit ir grāmatiņas, kas šo fenomenu zinātniski izšķidā. Tas ir Jeffrey Grupp, kas lieliski parāda šo militāro monstru. Un viņš to arī sauc par korporatīvo komunismu. Lai gan diez vai tas ir tik veiksmīgs apzīmējums, bet, nu, Amerikā tas strādā. Un, protams, jaunās pasaules kārtības, jaunās pasaules valdes, korporācija konglomerāta taktika ir padarīt planētu tik kaitīgi dzīvošanai, kad cilvēki paši izmirs. Un tur tiek izmantot šie radioaktīvie, šīs radioaktīvās katastrofas, bet ir arī pilns spektrs, ieskaitot potes un pārtiku, dzērienus, ko jūs pērkat veikalā, un visu šo teroru, ko veic visas vietējās administrācijas sociālajā vidē, kas liek cilvēkiem būt tik izmisušiem un tādā stresa pakāpē, kad viņi kļūst paši iznīcinoši un nespēja savus dzimtas vairs aizsargāt nekādi. Un šī grāmatiņa, to ir sarakstījis Roberts Monks. Viņam ir daudz biznesiskāks pieejams, jo viņš pats ir bijis liela korporācija vadītājs. Un viņš arī uzskata, ka korporācijas ir ļoti bīstami veidojumi, un te ir daži civilizēti pārējais veidi, kā ierobežot viņas. Un ļoti silti iesaku abas šīs grāmatas un pieņemu tās kā liecības mūsu darbā. Tāpat tās arī liecības ir no šiem rakstniekiem pieņemtas. Tas ir Williams Guy Carey, kas ir izpētījis
pasaules militāro un reliģisko un finansiālo konglomerātu, kuram plāns iznīcināt cilvēces lielāko iedzīvotāju daļu ir bijis jau vismaz 100 gadu. Un paliks dzīvi vienīgi tie, kuri pakļaujas viņu totālam režīmam. Tātad izdzīvos tikai tie, kas pakļaujas un ir vergi. Visi pārējie tiks atstāti bez līdzekļiem un izmirs. Un šeit, kā jūs redzat, tas ir šaha spēle. Un šeit ir reliģiskie un militārie un finansiālie lielspēlētāji. Un šie mazie, kā viņus latviski sauc? Tas nav latviski. Šie mazie kalpiņi, tās ir nācijas. Tās ir nācijas piemuļķotās, kuras ir caur izglītību pataisītas par vergiem. Tā ir izglītojoša, tā ir izglītība, kas ir paverdzinoša. Viss tas karjerisms ir priekš pamatiedzīvotāju paverdzinošanas un viņu potenciālo ķēniņu iesūkšanas savās rindās, kur viņi sāk kalpot šiem spēlētājiem, kuri savukārt iznīcina lielāko civilizācijas daļu. Un te nu jāsaka tā, ka tā ir tāda psihopātiska organizācija. Viņi, kā jau es parādīju savu darbu par matriarkātu un patriarkātu, par sievišķo un vīrišķo, tad šeit mīlestības nav. Šeit ir vienīgi vēlēšanās nogalināt. Un mēs dzīvojam nāves kulta iekārtā. Un tā, protams, ir reliģijā, kurā tiek atlaisti grēki, un līdz ar to ir brīnišķīgi grēkot, un notiek arī kanibālisms katru svētdienu ar miesas ēšanu un asins dzeršanu. Un visi šie rituāli ar miroņu pielūgšanu, tad tas ir kļuvis kaut kas tik pašsaprotams planētas iedzīvotājiem, ka šī nāves sekta, kura ir izveidojusi šo atomkaru iekārtu, vairs cilvēkus nesatrauc. Cilvēki ir arī Latvijā, 1200 draudzes nodarbojas ar šīm lietām. Un visi labākie, skaistākie nami ir tām. Un pamatiedzīvotāji ir atstāti bez savas dievnīcas. Un Dievs nespēja izpausties uz zemes. Un tā to nevar atstāt. Citādi rezultāti būs ļoti bēdīgi. Un tāpatās liecība no Jim Mars, slepenā virsvadība, vadība caur slepenību. Ja? Kā jau mēs zinām, arī banku būtiskie dokumenti ir slepināti, un valdību protokoli tiek slepināti, un tā tas vairs nedrīkst būt. Kā tā var būt? Ja kaut kas ir slepens, tad tajā mēs nepiedalāmies, un mēs neesam absolūti tajā iesaistīti. Un tālāk ir pieņemta liecība arī no Ellen Hudson Brown par parādu tīklu. Tā ir lieliska grāmata, un ir arī internetā YouTube video daudzi, viņi ir izcila profesionāli, kas arī brīnišķīgi izskaidro visu video formātā, un ļoti simpātiska sieviete, kas ļoti, ja jūs grūti jums ir lasīt, tad lūdzu noskatieties viņas YouTube video, un šeit ir arī risinājumi. Atmasko visu banku konglomerātu, kas ir, īstenībā nav bankas. Tie blefotāji, kuri ir ielikuši visu cilvēci parādu jūgā, kas ir absolūti krimināls blefs.
Un no tā mums tagad ir zibenīgi jālien ārā. Mēs viņus kups nokriminalizējam. Un ieviešam, lūk, šādas sistēmas, ja? Šeit mums ir tās veselīgās. Un tās ir liecības tātad no Margaret Kennedy. Nauda bez inflācijas un procentiem. Un demokrātiska nauda Latvijā, ko ir sagatavojusi Alma Kopa, tas gan ir viņas segvārds. Viņa pati dzīvo Šveicē, viņa ļoti labprāt gribētu atgriezties, bet te nu tiešām nav iespējams dzīvot, jo šeit ir pilnīgi nāves nometni izveidot. Tātad demokrātiskas naudas un banku sistēmas reforma. Kā to izveidot? Piedāvājuma veids caur referendumu, ja? Viņa ir arī PDF formātā, šī grāmatiņa, jūs viņu varat lejuplādēt no mūsu mājaslapas labie.lv. Nu, vienkārši pasakāina grāmata, kas ir vienkārši veids, kā izcila vienkārši metodika, un nav daudz teksta, ja? Plāna grāmatiņa, viegli apgūstama. Tātad ir nepieciešams ierakstīt satversmē pantus par demokrātisku naudas un banku sistēmu. Pamatnoteikumi par naudu un valsts centrālo banku. Tādu nav Latvijas satversmē šobrīd. Un valsts centrālbankai jābūt tādai pašai neatkarīgai valsts varai, kāda ir tiesu vara. Bet, protams, arī tiesu vara Latvijā šobrīd nav neatkarīga vara, un tik vien ir jāzina, lai varētu sakārtot finansiālo sistēmu. Nu, protams, tas nav tik vienkārši. Vēl pateiksim tā, kad es te vēl šīs trīs grāmatiņas gribēju pielikt klāt pie tās radiācijas. Tas bija Jablokovs, ja? Jablokovs, es viņu intervēju Berlīnē. Aleksejs Jablokovs. Tas ir izcils krievu zinātnieks, radiācijas speciālists un arī sabiedriskais darbinieks, kuriem daudz sekotāju. Viņš manā izpratnē ir kā Krievijas cars. Tāds ir viņa izstarojums. Noteikti ķoniņš. Un te nu ir viena no viņa grāmatām. Par atomelektrostaciju sistēmu, kaitīgumu un par meliem par ekoloģiski tīro atomu enerģiju un arī par mītu par ionizējušās radiācijas nekaitīgumu nelielos daudzumos. Un viņa liecības arī mums ir mājaslapā, mūsu pašu filmētas no konferencēm. Un viņa teorija ir tāda, ka viņš ir aprēķinājis, kad cilvēku zaudējuma skaits no radiācijas ir vairāki miljardi. Vairāki miljardi, kas ir miruši, nedzimuši, dēļ radiācijas, kas ir izplatīta mūsu vidē. To jūs varat atrast Radioactive BSR kanālā starp liecībām, kas ietilpst šajā konferences liecinieku sarakstā. Tālāk vēlos pievienot arī
Molly Scott Cato un Miriam Kenneth Zaļo ekonomiku grāmatiņu, kurā ir aprakstīts šeit ir vairāki autori. Un šeit ir būtiski planetārās ietekmes indeks. Šeit. Ja? Raksts par planetārās ietekmes indeksu. Jo tas ir viens no instrumentiem, kā modelējot varētu attīstīt lieliskas sabiedrības. Indeksējot kaitīgās lietas un indeksējot labās lietas. Ja? Un indeksējot cilvēku darbības un par tām beidzot arī tad samaksu vai soda punktus. Un šobrīd, diemžēl, banku sistēma vienīgi samaksā pieķēzītājiem un kaitīgo sistēmu izplatītājiem un cilvēkus, kas strādā dzīvības sargāšanā un drošu sistēmu izveidē, atstāja bez līdzekļiem. Tā ir kolonizējoša, krimināla iekārta. Nāves iekārta, kura ir arī novedusi mūs uz demogrāfisko izmiršanas ceļu. Un arī šo grāmatu varam pielikt pie lieciniekiem. Un šeit ir grāmatiņa, kas parāda, kā juridiski atbrīvoties no šīs likumdošanas, kur ir krimināla un mūs moka. Un to var izdarīt, izveidojot savu likumdošanu. Un te ir jāpiemina arī mūsu pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija. ANO deklarācija, kuru pamatiedzīvotāji pasaulē visā ilgi cīnījās, lai tāda tiktu pieņemta, un to ir pieņēmusi arī Latvija. 2007. gadā gan tikai, tāpēc viņa nav sevišķi izplatīta, bet viņa arī paredz, ka mums pamatiedzīvotājiem ir tiesības dzīvot pēc mūsu senču likumiem savās sociālajās un ekonomiskajās sistēmās. Ja? Mums nav jāpakļaujas šai nāves iekārtai. Mēs varam pilnīgi un absolūti kā aborigēni izstāties no viņas ārā un dzīvot pēc saviem likumiem. Un viņiem nav tiesību atņemt mūsu senču zemes un teritorijas. Un Zviedrijā ir tāda organizācija kā Sametinget, sametinget.se, kurā sāmi ir nodibinājuši savu parlamentu un caur parlamentu bīda savas tiesības uz ienākumiem no senču zemēm, no briežaudzēšanas un zivju ienākumus. Interesanti, protams, ir tas, ka Zviedrijā vienīgi sāmiem ir šādas iespējas. Lai gan tur, protams, pamatiedzīvotāju grupas ir daudz un dažādas. Un parastie zviedri tiek pasludināti, ka viņi jau tomēr ir piedalījušies politiskos procesos un patreizējā valsts viņiem ir viņu pašu veidota. Bet tas, protams, tā arī nav. Protams, arī nesāmiem zviedriem un nav bijis tāda iespēja tāpatās, kā mums šeit Latvijā tāda nav bijis. Jo oligarhijas caur falšo naudu un finansu struktūrām
ir pilnīgi pārņēmušas ar viltu un meliem gan izglītību, gan visas sabiedriskās organizācijas. Un to var pierādīt ar vienu pašu faktu, kad visā Baltijas jūras reģionā nav nevienas pamatiedzīvotāju svētnīcas. Un tas vienkārši ir aizliegts. Tas ir sistēmiski aizliegts. Ir aizliegts izplatīt pamatiedzīvotāju kultūru. Pamatiedzīvotājiem tiek atņemti bērni. Un pamatiedzīvotāji, kuri grib dzīvot pēc senču tikumiem un negrib mācīties šajās skolās, kuras viņš pataisa pa vergiem, viņi vienkārši tiek atņemti vecākiem. Visā mūsu Baltijas reģionā arī tādas lietas ir izplatītas. Un pamatiedzīvotāju izglītība skolās nav un augstskolās nav. Tā Latvijā nav dievturības izglītības augstskolās. Un līdz ar to caur izglītību tiek veidota nāves iekārta. Un tikai tie, kas pakļaujās tās īstenošanai, atrod savu vietu šajā darba tirgū, kurš īstenībā ir ārzemju korporācija veidots darba tirgus. Un pamatiedzīvotāji par savu darbu nevar atrast līdzekļus, jo vairs nav neviena banka pat Latvijā vairs pamatiedzīvotāji. Nu, ir pilnīgs un absolūts kara stāvoklis. Šeit Latvijā ir nodibināta kara nāves nometne. Un tāpēc šeit ir izbrauc cilvēki, un tie, kas šeit vēl ir palikuši, ir vienkārši izmisušā nāves ritenī. Alfreds Ābeli ir rakstījis skaistu grāmatu par tautu, un viņš gan man pats arī teica, ka viņa definīcijas mums nederēs, un tam es piekrītu, viņa definīcijas mums nedara. Tāpēc šeit ir ļoti daudz skaistu teikumu, bet lielākā daļa tomēr ir puspatiesības. Un par valsti arī tāpat. Vienkāršāku valodu lieto Latviešu biedrības valdes loceklis Valds Šteins. Un viņa raksti ir atrodami labie.lv. Un, protams, tie arī ir liecība mūsu tiesām. Un patiesība visbūtiskākā, ka mūsu zelts ir mūsu cilvēki, mūsu tauta, mūsu dzimtas. Un šeit ir saturs, šai mazajai grāmatiņai satura rādītājs. Arī googlējot, jūs varat atrast viņa rakstus. Un šeit ir vēl viena no pēdējiem izdevumiem no brīvvalsts laika Sējēja. Toreiz, kad vēl tas, ko teica, atbilda tam, ko domāja. Tagad, protams, tā visa literatūra ir tik karjeristiska, ka tur ļoti grūti. Viena grāmata, kuru
ir noteikti arī jāņem vērā, tas ir šis brīnišķīgais materiāls par zemkopību. Un latvieši ir zemkopju tauta, bet joprojām nav iespējams šeit dzīvot pēc latviskās dzīvesziņas un savus dzimtas droši uz zemes nodrošināt. Šeit ir Hannas Ārendas zinātniskā literatūra par totalitārisma izcelsmi. Totalitāra ir patreizējā pasaules iekārta. Un šeit ir Alfreds Nobels, kurš asociējās visiem ar Nobeļa prēmiju, par kuru it kā saņem dižākie pasaules gari un prāti. Kas nebūtu nav tā, diemžēl. Jo Alfreds Nobels īstenībā arī bija militārās industrijas cilvēks. Tur saņēma prēmijas tie, kurus jaunā pasaules kārtība var izmantot savās interesēs, kuri atbalsta šo jauno pasaules kārtību, kura ir totalitāra, lielāko daļu cilvēku iznīcinoša kārtība, genocidāla ātomkara iekārta. Un Zviedrijā jūs nepārtraukti redzēsiet šīs karaliskās ģimenes sejas, kur īstenībā nav zviedru ķoniņi. Viņi Bernadoti, kas ir no Francijas, ienākuši Zviedrijā, un patreizējā karaļa sieva, viņa ir no vācu militāristiem. Viņas senči finansēja Otro pasaules karu. Un tad, kad es runāju ar zviedru masoniem, tad viņi man arī atklāti teica, ka Zviedrijas kā neatkarīgas valsts visas cerības pazuda, kad karalis apprecēja Silviju. Un ļoti skaists ir viņu bērni un mazbērni, bet viņi diemžēl paši neredz, ko viņi dara. Un viņi strādā pasaules nedaudzo ģimeņu labā, kuras ir pārņēmušas pasaules resursus. Starp tiem ir, protams, arī Bernadoti, kuri nepārstāv Zviedriju. Tāpatās kā Zviedrijas valsts nepārstāv zviedrus. Tāpēc kā Latvijas valsts nepārstāv latviešus. Un viss ir kļuvis savādāks nekā kādreiz bija, un kā tas viss tiek pasniegts. Šī sistēma ir korporācija konglomerāts, kas strādā nedaudzu reliģisku grupējumu interesēs. Un viņi būtiski ir ar varu saslimuši un pasaules labumu neredz. Un tāpēc mums viņiem ir jāpalīdz atgūties, un viņu varu patreizajā momentā mēs nevaram atzīt. Jāsaka gan, ka patreiz Latviju varētu vairāk nosaukt par Zviedriju. Uzminiet, kāpēc. Nu? Tajās pašās pēdās ir. Tāpēc, ka šeit ir vienīgi Zviedru bankas pārņēmušas visu tirgu. Viņa zina visu par jums, jo viņas redz visu, ko jūs pērkat, visu, ko jūs pelnat. Viņām ir totāla kontrola pār informāciju. Un viss banku tirgus šeit ir Skandināvu banku tirgus un lielākoties Zviedru. Tātad šeit vairs nav Latvija. Šeit ir Zviedrija tādā ziņā. Un
Par to ļoti labi mums te ir mušu trakums. Par to ļoti labi uzrakstīja vienu zviedru žurnālisti jau 2009. gadā. Un es nezinu, cik jums ir spēka klausīties viņas liecību par to, kā zviedri pārņēma Latviju. Es domāju, kādu 5 minūšu liecību, ja? Es paskatīšos. Jo tad jūs zināsiet precīzi, kā tas notika. Tāda neliela operācija īstenībā. Nu, protams, pa priekšu tika pārņemta centrālbanka, kas tika jau izdarīts, protams, jau 90. gados. Bet pēc tam iznīcināt pašu, bet par to mēs jau runājām, bet pēc tam iznīcināt vēl arī visas bankas. Viņas raksts saucās Operation Baltikum. Tas ir zviedru raksts. Un es tagad ātri viņu īsos vilcienos pārstāstīšu. Birgitta Forsberg ir šī lieciniece, kuras sniedz liecību par to, kā zviedri pārķēra un ielika Latviju parādu verdzībā. Tātad īsumā tiek noraksturots šādi. Zviedrijas valdība panāca, ka krīzes pakete ielika Latvijas tautu bada laikos. Viss, lai izglābtu Svetbanku un SEB. Svetbanku un SEB. Un šī avīze, kur šis raksts tika nopublicēts, saucās Affärsvärlden. Un tātad viņi raksturo, kā tas notika. – 2009. gada 13. janvārī mēs tagad runājam par ko? Mēs runājam par sacelšanos, kurā piedalījās mūsu varonis Andris Satols Bērziņš un pārējais ap 80 notiesātie cilvēki. Tātad viņa iesāk ar šo noraksturojumu, ka šī sacelšanās notika Rīgā, ja? Ar to viņa sāk savu iespaidīgo rakstu. Un ap 5 viņi sapulcējās Rīgā, un ap 10 000 cilvēku tur bija, aicinot Zatleru atlaist Saeimu. Un mēs jau zinām, kas tur viss notika. Viņi piemin Godmani. Un te nu viņi stāsta tālāk par to, kas bija izraisījis šo sacelšanos, kuras rezultātā apmēram 100 cilvēkus paņēma policija. Ja? Tas bija lēmums nedevalvēt latu, kas tika pieņemts dažas nedēļas pirms Ziemassvētkiem, un kuru īstenībā pieņēma Ziemeļu valdību administrācija augstākajās valdībās, kā arī Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija. Un
Zviedrijas banku vadība. Centrālbanku vadība. Un tātad, kā tas notika? Visinteresantākais spēlētājs visā šajā lietā viņa raksturo ir viens sociāldemokrāts. Viens jauns vīrietis, sociāldemokrāts, kuru sauc Jens Henriksons no Starptautiskā valūtas fonda, kurš devās no Vašingtonas Starptautiskā valūtas fonda uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Viņš ir 41 gadu, jauns, zviedrs, blonds un kādreiz bija bijis sociāldemokrāts. Vienreizēji. Tagad viņš bija no kreisajiem pārgājis uz labējiem. Un viņš bija bijis žurnālists. Un bija nokļuvis finansu departamentā. Un tālāk karjeru uztaisīja Starptautiskajā valūtas fondā kopā ar savu moderātu, jeb šo labējo partijas vadītāju Anderšu Borgu, kurš ir finansu ministrs jau entos gadus. Un sadraudzējoties ar šo cilvēku, viņš nomainīja visus savus vērtības un kļuva par izcilu karjeras personu. Un tātad šis bijušais sociāldemokrāts strādā tagad Centrālbankā. Pareizāk sakot, Centrālbankas vadītājs Stefans Ingves izraudzīja viņu par eksekutīvo direktoru, kurš Starptautiskajā valūtas fondā ziemeļa baltu lokā, skandināvu baltu tautas pārstāv. No 1. janvāra 2008. gada tas bija viņš, kurš strādāja ar šo uzdevumu. Šis Jens Henriksons. Un tas bija viņš, kurš pārstāvēja Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju, Islandi, Igauniju, Latviju un Lietuvu. Starptautiskā valūtas fonda augstākajā valdē. Un tieši tur notika lēmumu pieņemšana par krīzes paketēm un kredītiem. Kas viņa pilnvarojas to pārstāvniecību? Nu, redzi, tas bija tas Zviedru finanses ministrs Anders Borgs un tas Zviedru centrālās bankas Stefans Ingves. Jā, tas ir ļoti interesanti, ka viņi pilnvaroja šo. Nu, gan jau tur Latvijas pakalpiņi arī pamāja ar galviņu. Un tas ir tāds interesants aspekts, vai ne? Un tātad, tad viņš strādāja Vašingtonā, pārstāvot arī Latviju, redz, šis jaunais cilvēks. Dikt uzņēmīgs. Un Aigars Kalvītis, kā šeit viņa raksta, tomēr bija bijis varonīgs un nebija padevies visiem šiem Starptautiskā valūtas fonda pirātiem. Bet, protams, tad uztaisīja korupcijas skandālus un te viņi piemina Aivaru Lembergu un visādus tiesu darbus pret viņu. Un oligārku visas politiskās spēlītes. Vispār tas ir ļoti apjomīgs raksts, un te viņi ļoti dziļi analizē visu, un sauc Latviju par Klondaiku, kur visi brauc luksa mašīnās, kā Poršos un Korvetēs un Lexusos. Un Zviedru bankas
ieradās Baltijā 96. 98. gadā tikai. Tas ir ļoti interesanti, vai ne? Kā viņiem izdevās pārņemt to banku tirgu. Un tas finansu tirgus bija ārkārtīgi maziņš toreiz. Un 2000. gadā Svetbankai un Sebam bija 15 miljardi kronu kredītos Baltijā izsniegti. Tātad kopā 30 miljardi. Bet 2008. gadā jau 425 miljardi kronu. Jāpiezīmē šeit vēl viens ļoti interesants fakts, kā tieši bijušais prezidents Andris Bērziņš strādāja par banku tirgus apliecinātāju, ka šie Zviedru uzņēmumi netraucē pašu banku tirga konkurētspēju, ka šīs Zviedru bankas netraucē. Tas ir, un pēc tam viņas, protams, ielika viņu par prezidentu. Tas ir vienkārši kliedzoši. Kā viņi pārņēma un okupēja šo mūsu zemīti. Nu jā, un te viņi raksta par visu šo bezatbildīgo kredītu izsniegšanu, kad jau 2006. gadā Latvijas ekonomika bija pārkairināta ar kredītiem, kuri pieauga uz pusi katru gadu, un tad inflācija, protams, pieauga. Un tad viņi raksta tā, ka un šitas ir 2009. gads, ka Latvijā Svetbankai ir apmēram 4. daļa banku tirgus, Sebam 15% un Nordea 12%. Viņiem apmēram puse no banku tirgus. To brīd bija. Nu jā. Un protams, tagad tas viss ir daudz lielāki skaitļi. Tā kā, un tālāk viņi te raksta par Pareksu. Tas mums visiem ir skaidrs, tur mums ir video un pašiem savi arī par to liecības, kur Artūrs Malta arī video un Maļakins, un varat visu atrast Free Latvija kanālā. Bet, skaidrs ir tas, kad arī Pareks bankas nozagšana par miljardu latu tika ielikts no budžeta mūsu līdzekļi. Un tās pārvēršana pa Citadeli, kuru pēc tam pa sviestmaizi nopirka amerikāņu offshore, vienkārši unikāli kriminālas darbības. Tas ir, mēs esam kara stāvoklī, mums vienkārši naturāli apzog, laupa plikus. Un tad tas bija vācu Kristofs Rozenbergs, kas bija Starptautiskā valūtas fonda šefs Austrumeiropā, kas atbrauca uz Rīgu no Varšavas. Viņš ir ekonoms, un arī viņam bija liela karjera Starptautiskajā valūtas fondā. Un viņš bija pieredzis, ka tiek radīts šīs krīzes, kuras viņš atjāj uz balta zirga un patķer visu, ko viņi ir iecerējuši.
un kā viņi ar Godmanu to visu tur sarealizēja, te ir aprakstīts. Un Kristofs Rozenbergs satiks Svedbankas latviešu vadību Rīgā un runāja ar zviedru vadību pa telefonu. Un tāpēc valūtas fonds veda pārunas ar Sebu un Nordea. Un visi trīs solīja, ka viņi paliks Baltijā un palīdzēs Baltijas saviem uzņēmumiem ar kapitālu. Un, protams, Ilmārs Rimševics no Latvijas centrālbankas te jau sāk figurēt. Un latu devalvācija tika pilnīgi aizliegta. Un cilvēkus, kuri to ieteica, kā piemēram Dmitrijs Smirnovs no Ventspils, ielika cietumā uz dažām dienām. Atzīst. Un aizliedz viņam ceļot. Un drošības policija atņēma viņam datoru. Kruta. Un, protams, visbūtiskākais triks, ko viņi izmantoja, bija tas, ka viņi visus šos kredītus, ko viņi izsniedz cilvēkiem, kuriem nebija savu iespēju emitēt naudu, ja? Izsniedza eiro naudās, kur vispār bija neleģitīma nauda Latvijā. Latvijā vienīgais leģitīmais maksāšanas līdzeklis bija lats, bet 90% no šiem parādiem tika atdot eiro. Iedot eiro, un tā notika šī eiro naudas kriminālā ieviešana Latvijā. Bet joprojām toreiz tikai 20% cilvēku bija kredīti. Nu jā, un te ir vēl viss kaut kas rakstīts, bet nu apmēram mums ir skaidrs, kā tas viss te notika, ja? Un mēs jau ļoti labi zinām, kā mums tagad iet. Un tagad pats tas parakstīšanas, šī verdzībā ielikšana, parādu verdzībā ielikšanas pamatprocess. Tātad tas bijušais sociāldemokrāts Jens Hendriksons sēdēja kopā ar Godmani un Slakteri un Rimševicu un vēl dažiem tur administratoriem. Un otrā pusē bija Kristofs Rozenbergs ar Starptautiskā valūtas fonda kolēģiem un arī Eiropas komisijas pārstāvjiem. Un arī skandināvu zemju pārstāvji. No Zviedrijas tur bija pārstāvji. Un arī Jorans Linds no Zviedru centrālbankas. Un tad, Latvija apsolīja veikt šo izdevumu nāvējošās samazināšanas plānu, kur vispār aizvēra skolas un slimnīcas, tā, ka cilvēki pamuka kurais uz ārzemēm, sāka braukt ar sparu, lai varētu vispār izdzīvot. Un tur vēl tālāk turpinājās tas, jo vēl vajadzēja finanses priekš visu šī īstenošanas, un tad viņi devās uz pašu Zviedriju, Ārlandā. Viņi devās, un tur lidoja Rimševics uz Zviedriju, un tur vēl notika visādas parakstīšanas. Un Pasaules banka tur bija iesaistīta arī.
Bet, nu, protams, tur tas Anders Borgs, kas tāds finansu ministrs, tāds skaistulīts ar astīti, figurē ļoti perversā veidā visās pozās šajā procesā. Un mūsu bāleliņa saimā decembrī pieņēma šo šausmīgo paverdzināšanas līkumu. Un jāpiezīmē šeit, kad tātad Starptautiskais valūtas fonds Latvijai piešķīra 18 miljārdus kronu. Krona tas ir diezgan maza vienība. Tu var dalīt apmēram uz 10. Eiropas Savienība 32 miljārdus kronu un Zviedrija, Dānija, Norvēģija un Somija apmēram 19 miljārdus. Un Eiropas attīstības banka un Pasaules banka piedalījās. Un tad Latvija bija tādās lamatās, kā vēl nekad agrāk. Parādu verdzība de facto. Un kopš tā brīža šeit noteicējs ir Zviedru bankas. Un šīs kolonizācijas apstākļus ir krimināls, ja sevišķi ņemot vērā to, ka viņas ir totāli iesaistītas arī ieroču tirgu un trešā pasaules kara kurināšanā. Un es šo rakstu devu cilvēkiem lasīt, tad, kad es pasniedzu zviedru valodu Zviedrijā, kas bija vienu gadu, ko es biju skolotājs Zviedrijā, zviedru valodas iebraucējiem. Migrantu skolotājas bija. Un tas, protams, ir smags raksts, bet kā skolotāja vienīgā iespēja man izplatīt patiesību bija šādā veidā to darīt. Izvēloties literatūru, ko es devu audzēkņiem. Un bērns sulim vēl ir. Šķāpi meklēt. Arī šeit. Un uztaisīsim varbūt tās nelielu pauzīti. Vajadzētu izstiepties drusciņu un višķiņā pūsties. Un ceru, jūs vēl neesat vairāk noguruši.